Labvakar visiem! Vai jums ir ideja, ar ko ir īpaša šī diena? Atgādināšu 15. novembris. Šodien. Tieši tā! Apsveicu, aplausi par atbildi ar šodienu. Šī diena ir īpaša ar šodienu. Mēs varam būt šeit un tagad un dalīties zināšanās un komplimentēt par šo brīnišķīgo projektu. Šodien izrādās ar Nacionālā filantropu diena, tātad dalāmies zināšanās, dalāmies visā, kas mums ir un negaidām neko daudz atpakaļ. Vienkārši dodam. Mani sauc Laura Vanaga un šodien es jums pastāstīšu par to, kā publiskā runa var būt kā resurss. Kāda jums ir sajūta? Kāpēc idejas? Kāpēc resurss? Ko tas var mums palīdzēt? Pārliecināt. Pārliecināt, jā. Kas vēl? Vēlreiz lūdzu. Konfliktu risināšana. Konfliktu risināšana. Labi. Vēl trešā. Ko zinu un ko nezinu. Tas ir tāds ļoti, tas ir tā kā stiprs. Jā, Kristap, atbilde radoša, parādīt, ko zina un ko nezina. Jā, kā tad mēs šodien darbosimies? Es pastāstīšu savu ceļu, pastāstīšu savu pieredzi ar publisko runu. Jā, mēs varam iekļaut arī konfliktus nedaudz, mēs varam arī padomāt par to, ko zina un ko nezina. Un mazliet vēlāk es pastāstīšu tādus ļoti konkrētus ieteikumus, kā tad sevi pasniegt labi, tā, lai mūs uztver labi un labi sadzird, īpaši skolā, kur ir bērni, kur mums ir šī te zivtiņa vai zivs jāuzkarina uz āķa, kā mums Kristaps labi pamācīja. Nedaudz par mani. Jā, man ir pirmkārt, bez tā, kas tur ir rakstīts, es esmu 2 bērnu mamma, tā kā visas šīs tēmas arī man ir aktuālas. Maniem bērniem ir 8 un 14 gadi, tā kā viss šis te ar mani arī man pašai ir interesanti un patiesībā mana auditorija man ir mājās katru dienu. Man ir maģistra grāds personāla vadībā, esmu oratore, uzņēmuma oratore līdzdibinātāja. 18. gadā 2 entuziastiskas dāmas, es darbojos kā coach jau 10. gadu, un mana kolēģe Dagnija Lēņa, komunikācijas eksperts, mēs dibinājām Oratori. Oratori ir platforma sievietēm, jo mūsu galvenais uzdevums ir iedrošināt sievietes uzstāties, iedrošināt runāt droši, pārliecinoši, un patiesībā mēs strādājam arī ar vīriešiem, jo vienmēr pēc šī teikuma ir jautājums, kur tad vīriešiem arī ir jārunā. Patiesi, vīriešiem arī ir jārunā, bet katram mums ir sava misija, arī mums, un mēs uzskatām, ka sievietes ir vajadzīgs iedrošināt vairāk. Esmu arī Starptautiskās coachinga federācijas viceprezidente un jau ilgadēja valdes locekle, un mums ir svarīgi, lai šis vārds coachings tiek iznesis ar ļoti labu, spēcīgu vārdu, jo mēs atbildīgi par to rūpējamies, lai tas neskan ne tik labi, bet lai tas skan ļoti labi, lai tam būtu kvalitātes zīme. Par šo te profesiju arī varat droši uzdot jautājumus nedaudz vēlāk. Kāpēc uzsveru un kāpēc pieminu coachingu, jo arī mūsu mācības, kas ir publiskā runa un visas šīs zināšanas, ir balstītas uz coachinga bāzes, jo mūsu uzskats un pieeja ir, ka mēs varam daudz iedot un kā skolotāji iemācīt, bet man ļoti patika un simpatizēja Kristapa pieeja, ka mums ir vairāk jāiesaista, jāuzdod jautājumi un atbildība vairāk jādod. Mēs coachingā sakām klienta, bet patiesībā bērna pusē likt viņam domāt pašam. Un patiesībā tur ir tas skaistums, jo arī man kā mammai ir šis te fantastiskais novērojums. Jā, ir viena pieeja, izdari no rīta pamosties vai ne iepriekšējā vakarā jau, tā kā cerams, ja? Saliec somu, izmācies, tev ir 5 lietas, kas jāizdara. Un patiesībā es arī dažkārt esmu kā kurpnieks bez kurpēm, jo man ļoti gribās iedot atbildību, bet patīk arī un ieradums arī saka pateikt, tā kā man palīdz pateikt priekšā. Bet pēdējās nedēļas es savam arī 8-gadīgajam Lūkasam teicu, nu Klau, kā būtu, ja tu pats sakrāmētu somu, kas mainītos? Viņš man atbildēja, nekas nemainītos, man būtu vairāk darāmā. Es nu pamēģinam vēlreiz, kā būtu, ja tu sakrāmētu somu pats. Es domāju, ka tu kļūtu tāds pieaugušāks un patstāvīgāks un būtu vairāk brīva laika gan tev pašam, gan man. Un tas ir tas veids, kā es redzu, coachings strādā, un ja nedaudz par coachingu pastāstot, coachings ir divpusēja saruna. Un mūsu kā coacha uzdevums ir virzīt uz mērķi, tā kā mēs pagrūst nebūtu labs vārds, ja mēs šodien par tām zivtiņām uzkarināt to zivtiņu uz āķa tā, lai zivtiņa domā pati.
vēlams, lai netirinās, kā Kristaps teica. Jā, nedaudz par oratori. Oratoras misija iedvesmot, iedrošināt un daudz jautā, kas tad īsti ir oratore un kas tad īsti ir vispār labs orators un kā to varētu definēt. Oratore vārds radās no Cicerona darba dialogs, Cicero darba dialogs, un aicinājums ir veidot dialogu. Un tas arī ļoti saistās ar šo coachingu filozofiju, ka mēs veidojam dialogu. Un man atkal jāatcaucās uz Kristapu, ka jā, šis vecais modelis, kad ir vecais skolotājs, agrāko laiku skolotājs, arī manā laikā skolotājs priekšā, viņš dod labas zināšanas, bet ir viens bet. Laiki ļoti mainās. Un es noteikti pastāstīšu arī kāpēc, jo esmu arī papildus izpildījusi mājas darbu, un ņemot vērā, ka man sanākusi sadarbība vairākās skolās, īpaši tuva sadraudzība ir Cesvaines skolā un vēl citās skolās, kuras man ļoti mīļas tuvas, esmu veikusi aptauju un jautājusi, kā tad ir, kādam tad ir jābūt skolotājiem, lai bērns viņu cienītu, uztvertu un klausītos. Un patiesībā tas mājas darbs ir jāizpild iepriekš. Kā man teica, man tāda ļoti mīļa skolotāja, ar kuru mēs arī sadarbojamies, diskutējam par šīm tēmām. Viņa teica, ir ļoti labi jāsagatavojās. Domāju, Kristaps man piekritīs. Māja ar galvu ir jāsagatavojās stundai, lai kāds būtu nogurums, lai kāds būtu mentālais stāvoklis, slikta diena, noskaņojums. Ir jāgatavojās, jo mēs arī gatavojamies savām prezentācijām, tā ir viena lieta, bet mēs gatavojamies stundām pilnīgi noteikti. Un tad mēs varam padomāt. Es tad jautāju, kas tad mums ir tajā stundā jāiekļauj, lai mēs varētu šo te izpildīt prasību, lai mūs uztver labi. Un kā man atbildēja skolotāja, ir jābūt tādam ļoti labam šoumenam. Es varbūt šoumens tāds skaļš vārds, bet tad mums ir jāsaprot, ar ko tad mēs varam paņemt šo te auditoriju, un par tiem tādiem tipiem, trikiem, jeb latviski ieteikumiem, tad es pastāstīšu mazliet vēlāk. Lūk, jā, šeit ir nedaudz fotogrāfijas par to, kā mēs iedvesmojam vairāk gan pieaugušos, bildē gan vīrieši, gan sievietes, dažkārt arī jaunieši bērni, coachinga sesijās un te pāris atsauksmes, un varbūt arī par literatūru uzreiz izstāstīšu. Ticu, ka daudz no jums lasa, interesējās, meklē informāciju. Varbūt man coachingā strādājot ar publisko runu, viena no tādām manām vismīļākajām, tuvākajām grāmatām ir šī te How to Own the Room. Vai esiet kāds dzirdējis par šo grāmatu? Es saucu par grāmatu, jo, manuprāt, praktiskāk vēl nevar uzrakstīt grāmatu un iedvesmot, kā to darījusi komiķe Vīra Groskopa. Viņa analizē dažādas runas, gan Mišelas Obamas runas, gan Opras runas, bet par to, kā palikt arī tad, kad ir slikti, tad, kad tas skolēns sēž šāds un nav viņa diena, un viņš ir dusmīgs un nikns, kā būt tādam autentiskam, pievilcīgam un kā paņemt auditoriju. Šeit gan vairāk ir analizētas pieaugušo cilvēku runas, bet es ticu, ka mēs varam to arī domāt līdzīgi par bērniem un jauniešiem. Lūk, es domāju, ka prezentācija paliks un varēs arī iegūt šo te informāciju. Jā, ceļš no bailēm uz panākumiem. Un kāpēc? Kas jāņem vērā prezentējot sevi un ar ko tad galu galā sākt. Tajā fotogrāfijā esmu es pati, un es aicinu arī jūs atcerēties, kā tad bija, kad arī jūs bijāt bērni. Kā jūs jutāties, kad jūs bijāt klasē, kad jums apkārt bija skolas klases biedri, nezinu, 20, 30. Es nāku no lauku skolas, es nezinu, cik Rīgā ir, cik ir klasē bērni šobrīd. 30. Jā, arī manu bērnu klasē ir 30 plus. Jā, 30 plus cilvēku, bet, kad es mācījos, es atceros, man skolotājs bija autoritāte, bet bija viens, bet man vienmēr no skolotājas bija baila. Un es domāju, nevarētu būt nekas briesmīgāks, kā skolotājs izsauc klases priekšā un liek runāt. Varbūt paceliet roku, kā tagad, kad es atgādinu, pamēģiniet jūsu albumus atvērt jūsu domās, kāda bija sajūta, kad bija jāiet klases priekšā kaut kas prezentēt? Vai patika? Aicinu padalīties.
Nu, ja tu zināji, tad tev patika. Ja tu to dzejoli biji iemācījies, tad bail nebija, bet ja tu viņu īsti nezināji, tad, protams, tev bija bailiet. Ja bija sagatavojies, tad bija droši. Matemātiku nav tavs priekšmets, un tad tev loģiski ir bailiet priekšā rēķināt uzdevumu. Tātad labi sagatavoties. Jā, kas vēl? Vienalga bija bail arī, tu biji mazliet sagatavojies, bet bija izstrādāt metodika, kas bija jādara, lai tevi neizsauc, jo viss neatbildēja. Es biju izkoļus to metodiku, nebļaustīties, skaļi nerunāt, visu laiku neskatīties virsū, bet peļot pa priekšpēdējo soli un tev naktiski nekad neaiztika. Tātad metodika sēdēt pirmajos solos, lai neizsauc? Nē, priekšpēdējos. Uz beigām. Jā. Tā. Interesanti. Tāpat jau sauca, jā. Bet bija tāda maza stratēģija, jo bija kaut kāds bailes, es nezinu, bija tomēr kaut kāds. Kā pārējiem, varbūt kādam ļoti patika. Drīzāk patika. Drīzāk patika. Tāda laba auditorija. Labi. Patika, bet jāpiekrīt tajā viedoklim, ka tieši tā zināšana un nezināšana, izdošanās, neizdošanās bija tā, kas noteica to, kā tu jūties. Vai tev ir bail tur tev pasauks, reiķināt, vai tu esi valodas klasē, literatūrā, un tu skaiti dzejoļus un deklamē un dari vispārējo, kas tev varbūt tiešām izdod. Es ļoti piekritīšu. Kas izdodās, to ir patīkami prezentēt. Lai gan es labi lasīju un labi skaitīju dzejoļus, man jebkurā gadījumā bija bail. No kā man bija bail? Tad to es risināju vēlāk savā pieaugušā cilvēka dzīvē. Matemātika, tas man nepatika, nepadevās, un tas bija trakākais, kas vien var būt, jo izsauc matemātikā vai matemātikā. Jā, citu tādu priekšmetu īsti nebija. Un tad ir jautājums, kāpēc? Un ko ar to darīt skolotājiem, jo bērniem var nepatikt un viņi var nesagatavoties, tas ir ļoti jāņem vērā, tad ko ar viņiem darīt, tad kā attiekties un kā, jo, kā Kristaps teica, ir labās dienas, ir sliktās dienas un tas vienkārši ir jāpieņem. Lūk, jā, man bija bail, ja nedaudz pati par sevi, un bija arī interesanti papētīt tādu pasaules statistiku, kas nav mana personīgā statistika. Esmu atradusi šo informāciju. Neiedomājieties, pasaulē cilvēkiem ir ļoti bail tieši no publiskās uzstāšanās. Un kā jūs redzat, it kā tādi varbūt kaut kur amizanti, ja tie kritēriji asinis, lidošana, zombiji, mēs varētu izdomāt kaut kādu spoki, vēl kaut kas. Jā, cilvēkiem patiešām no tā ir bail, un ļoti daudzas citas statistikas vēl rāda, ka bailes nomirt cilvēkiem ierindojās pēc publiskās runas. Tā kā iziet priekšā ir pats trakākais, kas var notikt, tāpēc es jūs apsveicu, es dzirdu, jūs esat tiešām apsveicami superīga auditorija tādā ziņā, ka jums tas patīk, padodās, un jūs galu galā esat gatavi iet priekšā, tāpēc jūs arī esiet jau šodien, šeit un tagad, un gatavi iet un paņemt labākās prakses un doties. Bet atcerēsimies, ka vienmēr ir kur augt, un es esmu šodien šeit, lai atgādinātu tādas pašas vienkāršākos ieteikumus, kā tad ar sevi pastrādāt, lai ietu priekšā arī tad, kad tam bērnam nav pati labākā diena, bet otrs, kad man pašam nav tā labākā diena, bet es jūtos atbildīgs iet priekšā. Jā, tā kā dažkārt varam norakstīt uz statistiku, kāpēc tas tā ir, kāpēc es baidos, tā ir tā realitāte. Un patiesībā šīm te bailēm ir arī dots speciāls nosaukums glosofobija, no grieķu valodas gloso nozīmē mēle, fobija bailes, tātad bailes mēļot, kas klaustrofobija un visas citas fobijas, tā ir reāli eksistējoša fobija, tikai šī ir bailes no uzstāšanās. Ja par mani pašu, man tas pats pieaugušā vecumā, laikam tas latviski sakot, trakākais pīka moments bija, kad man pašai bija jāuzstājās, un tie vairs nebija skolas gadi, bet es tiku aicinātu uzstāties vienā pārdošanas konferencē. Vai jūs atceraties kādu tādu reizi, kad jums bija jāuzstājas kādā lielā auditorijā un ar kādu varbūt netipisku tēmu, vai arī tādu, kur jūs pārzināt, bet lielam cilvēku skaitam? Ka tas mazliet tā kā, kaut kas ietrīsējās, nebija tā, ka pilnīgi vienalga. Jā, Zigmunds saka jā, un cik cilvēkiem bija jāiet uzstāties? Tā bija nekustamo īpašumu aģentiem, kas nav mans lauciņš, par datu aizsardzību stāstīja. Kaut kāds bija, laikam,
500 kaut kāda dalība. Tēma bija mazliet sveša, es saprotu, ja? Nu, tajā kontekstā bija tāda, jā. Es to Auditorija. zināju, bet kā viņiem pielāgot bija tāds interesants, Jā. izaicinājums. Un cik bija cilvēku auditorijā? 500 apmēram. 500. Tā bija konferences. Jā, cik 500. Man bija 1100 sievietēm, fórums līderi bija jānovēl labi aptīti. Un jāatbild, vēl tur uz jautājumiem, ka tās tarmešu gaismas un tas vispārējais. Nu, ko mēs redzam, tad bija jānovēl labu apetīti, bet noteikti tas nebija vienīgais vārdu bija arī neliela ar Ilzu Dobo, bija neliela intervijā, un tas nebija pārāk vienkārši. Un tas nebija vienkārši jo? Jo, tam nav pieredzes, tu uzreiz, tu neesi uzstājies, nezinu, tur 20-50 cilvēku priekšā, tev uzreiz 1100, lielā ķīpsals hala, visi prožektori, viss, tas tā bija, savdabīgi. Jā, ir jautājums Zigmundam bija 500 cilvēkiem jāiet nekustamo īpašumu jomā, nebija tipiska auditorija pierasta, tev bija 1100 sievietēm, starmešu gaismu, katram tas savs iemesls, kas mazliet varbūt sabiedē, pabiedē. 14. gadā es saņēmu zvanu no konferences pārdošanas formula. Mani aicināja uzstāties 300 cilvēkiem, pastāstīt par pārdošanu. Teica, tu tā viegli pārdot, tu fantastiski tīklo un netvar ko pastāsti, kā tu to dari. Un tajā brīdī, tēma tā kā zināma, bet iekšā tie 300 cilvēki, un viss varbūt ātri atteikties, varbūt tā kā pārdomāt. Un tas ir tas, kas ļoti bieži notiek ar cilvēkiem, tas, ko man stāsta coachingā arī klienti. Varbūt varētu aizbēgt, varbūt varētu atrast aizvietotāju, varbūt es saslims šodien esmu, varbūt kaut kas noticis. Kaut kas nostrādāja muguras smadzenēm, es pateicu jā, un es sapratu, ja es esmu pateikusi jā, tā ir tāda mana atbildība gatavoties. Tas ir līdzīgi kā jūs esat pateikuši savu jā vārdu runāt skolā, runāt bērniem, un tāpēc arī ir atbildība izturoties, arī esat gatavi šeit mācīties, iegūt jaunas zināšanas un dot savu pienesumu. Lūk, un man bija tikai viena iespēja, vai nu baidīties, vai atrast kādu risinājumu, kurš manā gadījumā bija mentors. Un kā mentori es uzrunāju, manuprāt, labāko tajā laikā oratoriju, tā var teikt, Dagniju Lejiņu. Manuprāt, man likās, viņa vienkārši fantastiski runā lielām dažādām auditorijām. Jautāšu viņai, kā viņa to dara, kā viņa to dabū gatavu. Un te arī jums ir jautājums, padomājiet, kuri cilvēki jūs iedvesmo kā oratori, kuri uzstājās tā, kā gribētu arī jūs. Vai ir kaut kādas, tēmas vai kur esat redzējuši auditorijās, kā viņi runā un kas tur ir tāds, kas jūs uzrunā. Un es šo te visu analizējot, vērsos pie Dagnijas un teicu, Klau, man jāuzstājās, sagatavo mani. Bija mazliet varbūt tā, nērti, jo mentoru publiskai runai, un tas jau bija, kā tas tagad prasīšu tos padomus, parasti jau pati var visu izdomāt, bet es domāju, ņemšu visu nopietni un mācīšos. Un arī jums aicinu padomāt arī katram par savu tādu mentoru. Varbūt ne tas cilvēks, kurš jums ir tādā, varbūt starmešu gaismā tāds autoritāte, bet arī kāds kolēģis vai dzīvesbiedri nav tie labākie klausītāji, kā es esmu dzirdējis no klientiem. Dažkārt arī ir. Padomājiet, kuri cilvēki jūs iedvesmo. Dagnija viennozīmīgi mani iedvesmoja ar to, ka viņa man ticēja. Tātad mums ir vajadzīgs cilvēks, kurš mums tic, un ja mēs gatavojam kādu tēmu, pat ja tā šķiet maza tēma, bet mums jāiet klases priekšā un nav varbūt tā diena tas garastāvoklis, tad sagatavojam labi un prezentējam to kādam. Tajā gadā, kad man vajadzēja prezentēt, es neprezentēju tikai Dagnijai, es ņēmu šo lietu nopietni, es biju atradusi tādu savu auditoriju, kur klausīsies, manuprāt, 7 dažādi cilvēki. Prezentēju, stāstīju un jautāju, kā Kristaps teica, atgriezenisko saiti. Un vispār atgriezeniskā saite ir labākais vispār, kas pasaulē izdomāts, jo tā mēs varam zināt, kas mums izdodās labi un ko mēs varam uzlabot. Vienmēr vajag jautāt atgriezenisko saiti, jo pat ja šķiet, es esmu perfekts un man sanāk lieliski un es esmu autentisks vai piedzimis orators vai improvizators, es nevaru iepriecināt, tā nav, jo gatavoties ir svarīgi vienmēr. Lūk, prezentācija izdevās laba. Un patiesībā, pateicoties prezentācijai, arī, kāpēc es rādu šo fotogrāfiju, esmu autora šīm grāmatām, kuras izdotas gan angļu, gan krievu, gan latviešu valodā. Tas nav tāpēc, lai es padalītos, ka man ir grāmatas, kas, protams, arī ir jauks fakts, bet es to stāstu tāpēc, ka pēc konferences patiesībā
prezentācija konferencē bija tik laba un tik efektīga un efektīvā, ka cilvēki jautāja, vai tu varētu padalīties kaut kur, atsūtīt kaut kādu informāciju. Un es izdomāju, es uzrakstīšu grāmatu. Vienkārši tāda ideja. Un laikam ar šo ideju var spēlēties tikai tad, kad grāmatas nav. Jo tad, kad viņa ir, tad ir citas domas un citas atziņas. Es izlēmu, ka es apkopošu šo grāmatā un uzrakstīšu tādus savas atziņas, kā tas ir uzstāties, kādas ir sajūtas, kam es izgāju cauri un ko es varbūt darītu savādāk, un es šo apkopoju. Un tad, es domāju, pēc gada es šo grāmatu noteikti izdošu, un tad es padalīšos un noteikti pateikšu paldies Dagnijai par to, ka viņa mani mentorēja, ka viņa bija mentors, un visiem tiem pacietīgajiem cilvēkiem, kuri mani uzklausīja. Tā kā tādas 10 minūtes 300 cilvēkiem, vai arī 500 cilvēkiem prezentācija, vai 1000 plus sievietēm, jebkurā gadījumā var atvērt ne tikai jaunas durvis, bet arī logus. Kas zina, es patiesībā aizdomājoties par bērniem, es dažkārt tieku aicināt arī retāk, bet tieku skolās dalīties ar bērniem un iedvesmot par savu pieredzi, un es redzu, ka cik viņiem ļoti vajadzīgs šis iedrošinājums un ticība saviem spēkiem, kas dažkārt ir tikai tik. Un patiesībā šķiet, ja mēs pateiktu kādreiz vairāk labus vārdus vai komplimentus, vai pateiktu, klau, tev sanāca tas vai tas labi, ja tas vien ir pamatoti, protams, es nevaru iedomāties, cik tas tam mazajam cilvēkam daudz nozīmē. Tā kā tāds mans pašmotivācijas ceļš par grāmatu, un runāt auditorijas priekšā bērniem, man liekas, ir ļoti skaisti, jo es piekrītu, bērni ir vieglāka auditorija, jo bērni ir dažādi, ļoti interesanti, un vispār jaunieši kā tādi, gan skatoties pati uz saviem jauniešiem, gan arī dažkārt skolās runājot ar jauniešiem, arī coachinga sesijās, es redzu, cik viņiem ir plaša, bagāta pasaule, daudz fantastiskas informācijas, un mums prātā nenāk, ko viņi zina. Mums ir ļoti gudra auditorija. Lūk, mans ceļš pēc šīs grāmatas aizveda uz nākamo ceļu. Kā es teicu, atvērās ne tikai jaunas durvis, bet arī logi un lodziņi. Tiku aicināta veidot nākamo grāmatu, kā gūt panākumus Latvijā, kur apkopojām 14 dažādus stāstus. Atkal sapratu, tātad viena uzstāšanās aizvedus pie nākamās grāmatas, kas nozīmē, ka pateicoties nākamajai grāmatai būs jāuzstājās vēl un vēl. Tātad, ko nozīmē publiskā runa? Publiskā runa nozīmē dažkārt arī vienkārši runāt ar cilvēku, intervēt, dabūt labāko rezultātu. Grāmatas formāts ir tāds, ka tur ir intervijas jautājumi, un mēs jautājam uzņēmējiem, kādā veidā viņi ir dabūjuši gatavu tik fantastisku rezultātu. Piemēram, Ieva Treja ar Gemos, kādā veidā viņai tas ir izdevies, ko viņai tas ir prasījis, kam viņa ir cauri gājusi. Un, tas arī ir ļoti, ļoti interesants veids, kā vienkārši nevis publiskā runa uz skatuves vai klases priekšā, bet arī uzdodot jautājumus, vai arī runājot ar to bērnu 1-1. Arī tā ir publiskā runa, kad mums ir jābūt tādām kā autoritātēm, un tas prasa arī kaut kādu no mums enerģiju, lai mūs cienītu un mūs uzklausītu. Lūk, tā kā otrā grāmata, un tas trešais, varbūt mans stāsts par manu CV, ir arī, ka pēc trešās grāmatas iznākšanas satiku uz ielas savu mentori Dagniju, kura tajā laikā vēl nebija mana biznesa, darba partnere. Viņa teica, klau, es redzu, ka sievietēm Latvijā ir vajadzīga palīdzība, ir vajadzīgs iedrošinājums, un mēs aizrunājāmies par to, ka jā, mēs daudzas sievietes esam ļoti uzņēmīgas, un paldies Dievam, manā lokā vismaz ir tādas ļoti daudzas, kuras ir talantīgas, spējīgas, ambiciozas, bet, ja mēs tiekam aicinātas uzstāties, tad varbūt ne jūs, varbūt ne es, bet lielākā daļa tomēr izvēlēsies aizbēgt vai atrast aizvietotāju. Labāk nerunāt vai labāk izvairīties no runāšanas. Un patiesībā mums ir daudz ko teikt, un mēs varam viens otru iedvesmot. Lūk, tādā veidā tapa oratora 18. gadā, satiekoties uz ielas. Stāsts par manu ceļu ir beidzies. Padomājiet, kas ir jūsu ceļš par uzstāšanos. Man ļoti jūs patīk, ka auditorija jūs jūt, ka jums patīk uzstāties, un tas jau ir labi. Pirmais sāksim ar elpošanu, un nav nekā praktiskāka, kā praktiski arī pielietot praktiskas uzdevumus, vai ne? Tāpēc es jūtu mazliet sagurumu, lai gan bija kafija, bija maizītes. Kā būtu, ja mēs mazliet paelpotu? Ļoti labi. Redzu atsaucību. Es varbūt tāpat arī
stāvēšu, kaut gan es varētu arī paņemt krēslu. Būtībā tas, ko es tagad būšu sagatavojusi, viss būs ļoti praktisks. Es jūs aicinu vienkārši iekārtoties ērti. Un lai mums ir šodien interesantāk, aizraujošāk, mēs mazliet pievērsīsimies uzdevumiem, kuri var palīdzēt pirms uzstāšanās, īpaši ejot auditorijas priekšā, kas jūsu gadījumā būs klase un skolēni. Jā, tā. Aicinu nolikt kājas priekšā taisni, nevis sakrustot, kā mums patīk, man arī patīk, bet vienkārši brīvi. Atbrīvot plecus, varbūt pievilkt zodu sev klāt, nenoliek galvu, bet pievilkt zodu klāt, pleci brīvi. Ļoti svarīgi, ka kakls atbrīvots pleci brīvi. Un mazliet paelposim. Mēs arī varētu aizvērt acis, tas būs droši. Un dziļi ieelpojam. Elpojam caur degunu tikai, mutaciet. Ieelpā, kā piepildam vēdru. Un izelpā, tad sajūt, ka naba pie mugurkaula pielīp. Ielpā piepildam sevi, ļoti piepildam ar tādu mieru, gandarījumu, prieku. Un izelpā izelpojam, palaižam prom visas rūpes, raizes, visu, kas noticis šodien ar mums. Un trešo reizi ieelpojam sevī šodienu mieru, prieku par šeit un tagad. Un izelpā palaižam prom visus dienas notikumus, visas ziņas, ko saņēmām. WhatsApps pilns, viss izdzēšās, tas arī droši. E-pasti palaižam prom. Tā kā paliek balta lapa. Domas kā balta lapa tukšums. Un tā mēs minūti pabūsim elpojot. Iedodiet savu laiku. Es varu iedomāties, kā tās domas tur pa galvu šodas, kas ir, kas būs tālāk. Labi, varu jau saņemties, bet kas būs pēc minūtes. Iedodam savu laiku un vietu. Tā kā neanalizēt. Bet paelpot. Ielpa un izelpa. Vēl viena ielpa un gara dziļa izelpa. Un mierīgi varam atvērt acis. Kā jūs jūtaties? Vai ir kas mainījies vai tāpat? Mierīgāk. Mierīgāk, labi. Kas vēl? Tikpat mierīgi, un tas super. Varbūt vēl kāds jūt pārmaiņas. Nebija uztraukumu. Jā. Pētījumi rāda, un es arī savā grāmatā esmu apkopojusi ļoti īsus konkrētus vingrinājumus, elpošanas vingrinājumus, kuri palīdz atbrīvoties no stresa, kad jāiet auditorijas priekšā. Labā ziņa, elpošanas vingrinājumi un pati elpošana neko nemaksā. Tas ir tikai mūsu laiks, resurss, bet jūs redzēsiet mazliet ieguldot. 1 līdz 3 minūtes redzēsiet, cik gan daudz mēs varam mainīt savā labsajūtā, savā mierā. Jo pat, ja mēs esam sagatavojušies stundai, mūs kaut kas var izsist no sliedēm. Nepiesauksim tagad neko, nezinu, sliktākajā gadījumā kāds varbūt slimnīcā, vēl kaut kas no tuviniekiem. Dzīve. Bet mums ir jāsavācās, un mums ļoti bieži dzīvē ir jāsavācās tad, kad vajag savākties, un tad, kad labprāt mēs to nedarītu. Bet tas ir viens no veidiem, kā to noteikti izdarīt. Ir elpošana. Otrs. Jā, drīkst uzdot jautājumu, jā. Respektīvi, tas ieteikums ir, nezinu, tad ir jāsavācās, tas ir... Nezinu, tieši pirms uzstāšanās veikt kaut kādus vingrinājumus, nezinu, 5 minūtes pirms uzstāšanās vai pusstundu, vai, nezinu, no rīta, ja tev vakarā ir jāuzstāj. Jā, kā būtu konkrēti, ja labāk no rīta vai vakarā? Es teiktu, atceramies elpot visu laiku. Mēs to mēdzam aizmirst, pēc ka mums ir stress, un dažreiz ir tāds Mēs tik ļoti satraucamies, ka mēs jau te kaut kur runājam un elpa ir aizspiesta kaklā, bet atceramies elpot visu laiku. Bet, ja tas ir vingrinājums, tad īpaši pirms iešanas auditorijas priekšā, es arī sēdēju baibai blakus, es arī mierīgi paelpoju, es zināju, ka man bija jāiet priekšā. Un vēl viens moments, ja jūs būsiet klases priekšā, jums droši vien jāiet būs no rīta puses un dienas laikā.
Es, piemēram, šis te vakara laiks, kas ir 5:30, prasa no manis tādu kārtīgu saņemšanos un piepūli, jo es esmu rīta cilvēks. Es zinu savu ritmu, man patīk agri celties, nu gluži ne 5, es neesmu 5 klubiņā, bet man patīk celties pēc 6 un būt tādai žirgtai ar visām prezentācijām no rīta. Es vienkārši, ja mani aicina uzstāties, ja es varu izvēlēties, vienmēr saku 1., 2. vai 3., bet rīta pusē. Pirms iešanas pie bērniem paelpojam 1 līdz 3 minūtes ideāli. Un sākumā tas var likties kā mūžība, bet patiesībā tas ir ļoti vērtīgi. Un pat ja sākam ar 1 minūti, tas jau būs ļoti, ļoti daudz. Tā elpošana ir caur degunu, es tūlīt parādīšu to tehniku, ja mēs tā konkrētāk. Labi? Jā, elpošana, atceramies elpot vispār, bet pirms iešanas auditorijas priekšā pilnīgi noteikti elpojam caur degunu, atslēg kauli un pleci brīvi, ribas diafragma, viss mums atbrīvojās. Un tāda ritmiskā elpošana, tā mēs arī, tas jau tāds, kā saka, nākamais līmenis, bet varam, viens no TEDx runu skolotājiem ir devis tādu vingrinājumu, kas arī ļoti, ja ir tiešām ļoti tā, ka stipri vajag nomierināties. Šī ir tāda ļoti vienkārša metode elpošana, jo cilvēkiem patīk vienkāršas, visiem patīk vienkāršas metodas, neko nesarežģīt. Bet viens no TEDx skolotājiem deva tādu, tā kā 4 ielpas. 4 reizes izskaitu un 4 reizes izelpoju. Paskaitu. Varam pamēģināt. 1, 2, 3, 4. Un pamēģinam. Tikai caur degunu, jā. Es vairāk balstos, ir 100 un 1000 un dažādi jogas vingrinājumi. Mani elpošanas vingrinājumi ir saistīti ar jogu, jo es arī vairāk kā 10 gadus pasniedzu jogu un esmu mācījusies par to. Man tas vienkārši interesē. Lūk, kas vēl ir svarīgi no praktiskā balss tembrs? Ļoti arī patika Kristapa demonstrācija. Es gan runāju ar savu vīramāti, kur ir skolotāji, un viņa man vēl īpašāk uzsvēra šo te balsi, jo es viņai esmu, protams, jautājusi, kā tu savaldi savus 25 plus tos maziņos, kuri dažreiz ir pilnīgi tā kā noraušies. Nu kā, ar balsi paņemu? Bet viņi var nobīties. Viņi saka, bet ir tādi brīži, kad ir ļoti svarīgi šo balsi instrumentu pielietot. Un kā viņa teica, arī ar balsi ir ļoti būtiski strādāt, un runājot arī ar mūsu oratoris balss treneri, jautāju, ko es varu jums iedot, ko es varu šodien iedot savai auditorijai, pašu vienkāršāko, bet kā sagatavoties. Teic, vienkārši vajag dungot tautas dziesmu vai savu mīļāko dziesmu, kādu pirms iziešanas priekšā. Tas nebija ieteikums konkrēti tautas dziesmu, bet kādu dziesmu padungot pie sevis, padziedāt pirms iet, lai iesildās balss. Cikos jums sākās stundas, cikos ir agrākā stunda, Kristap? 8:40. Un kā ir no rīta ar balsi? Apmēram kā tagad, kad vēl ir rīta balss. Tagad man tāda pārpulētā balss, bet no rīta ir, sarežģītāk. Bet viņa atmostās. Viņa atmostās, bet lai viņa atmostos, mēs arī varam to paprovocēt labā ziņā un pagatavoties. Tā kā balsī ir nozīme un mums nav noteikti jābļauj. Kā teica man skolotāji, noteikti nevajag bļaut, bet stingri, skaļi pateikt mēs varam tad, ja notiek kaut kas neparedzēts un mums, protams, jābūt fleksibliem, notiek dažādas lietas. Jā, par balss tembru vēl nedaudz entuziasms. Noteikti nederēs, ja mēs izejam priekšā un mazliet tā kā runājam caur degunu vai nazāli vai kaut kā aizbraucam, mēs neko nevaram izdarīt. Un tas ir laikam, mēs varam teikt, Dievs man ir devis tādu balsi, man ir tāda balss, ko es varu darīt. Balsi var trenēt vienmēr, un pašas maigākās, jaukākās balstiņas, tādas, kuras ir caur degunu vai savādāk, ir iespējams trenēt. Protams, var trenēties profesionāli pie balss treneriem, bet mēs varam padungot, padziedāt un pastrādāt pie savas balss. Kā mēs runājām starpbrīdī ar Kristapu, man ir labi nostādīta vīrieša balss. Jā, es kaut kur piekrītu. Vīriešiem ir mazliet vieglāk, tajā pašā laikā arī vīriešiem ir dažādas balsis. Mums katram ir sava balss, un tad mēs varam patestēt. Un tad ir jautājums, kā es varu, jautājums auditorijā, vai jums patīk sava balss? Sen nav klausījušies. Sen neesi klausījies balsi. Jā? Nē? Man nav iebildumu, bet man ir tā, ka man ir ļoti skaļa balss.
Un tad, kad es uztraucos, vai tad, kad ir jārunā kaut kur, tad man neviļus es sāku ļoti skaļi runāt. Cilvēkiem liekas, ka es sāku kliegt, bet vienkārši tas ir no uztraukuma, ka tu sāc ļoti skaļi runāt. Vai, piemēram, man ir bijuši konflikta situācijas, kad es kaut kā tur risinu kaut kādu konfliktu, un cilvēks saka, bet tu vari nekliegt uz mani. Bet es nekliedzu. Bet, ka uztraukumā nevis aizlūdz balss, bet viņi kļūst ar viens skaļāk. Varu iedot humoram piemēru. Man arī skolotāji vīramāte saka, dažreiz es uz taviem bērniem uzkliedzu. Es saku, kāpēc tu tā dari? Viņi saka, labi, tas bija joks, es vienkārši pasaku skaļāk. Viņi taču, bet es taču esmu učene. Kas nozīmē to, ka cilvēks skolotājs ir pieradis, un kad brīžiem ir vienkārši skaļāk kaut kas pateikts, un tad ir tā, ka saprot, tas ir tāpēc, ka tas ir ieradums. Es domāju, arī par to skaļo balsi ir jāmeklē veids, kā to izmantot kā resursu. Jo, ja tev ir skaļa, skaidra balss, viņa nevar būt pa skaļu, un tas, ko tu vienmēr vari darīt, ir regulēt un jautāt atgriezenisko saiti. Noteikti kāds tev viņus sniegs, kur lai es runāju, kam tad es prasīšu tagad to atgriezenisko saiti. Mums ir viens lielisks rīks visiem, es pieļauju šeit, tas ir telefons. Un modernā pieeja ierunāt ziņas ir vispār 21. gadsimta fantastiskākā, fenomenālākā metode. Es nezinu, vai to patīk darīt. Es nevaru visus piespiest izmantot digitālās tehnoloģijas. Patīk, droši vien, ka patīk. Es patiesībā novēroju arī vecākām paudzēm. Maniem vecākiem ļoti patīk runāt ziņas, un tiklīdz viņi to iemācījās, viņiem ļoti patīk to darīt. Un tad tā noklausīties savu balsi. Es dažkārt klausos savu balsi un domāju, kas ar mani noticis? Man vajadzētu kaut kā piestrādāt, man ir interesanti patiesībā. Tā kā, kad mēs uzdodam jautājumu, vai tev patīk sava balss, mēs nekad līdz šim vēl neesam redzējušas roku mežu. Nekad tas nav bijis, bet savu balsi var, ja ne iemīlēt, tad vismaz pieņemt. Tas noteikti ir iespējams, bet entuziasms ir svarīga lieta. Dziedāšana uz skatuves. Ar to es gribēju teikt, ka runāšana auditorijas priekšā ir tikpat svarīga kā dziedāšana uz skatuves. Atbildība, sagatavošanās un nav noskaņojuma, balss aizgājusi, aizkrekšķējusi. Ir patiesībā viens ļoti praktisks ieteikums, kuram auditorijā garšo kafiju ar pienu. Gandrīz visiem izņemot operātāju. Kapučino arī skaitās. Garšo, patīk, putām daudz tad. Man birojas ir blakus Illī, man ļoti garšo balta kafija, bet baltu kafiju, jums atklāšu, pirms iet auditorijas priekšā, dzert nevajag, Baiba jau to zina, laikam, māja ar galvu. Un kāpēc? Sausa mute. Vispār no kafijas ir sausa mute. Balta kafija, es izmantoju šo skaidrojumu, un vienreiz mana partnera aizrādīja, viņa saka, varētu izmantot kādu tādu sinonīmu tam, ko tu saki, bet es šajā auditorijā teikšu, kā ir. Rodās gļotas kaklā, un mēs sākam krekšķēt no tās baltās kafijas. Un mēs sakām, piedodiet, lai mēs no tā izvairītos un beigtu kaitināt auditoriju un patiesībā tērēt laiku un beigtu kaitināt arī paši sevi. Cenšamies izvairīties. Ja ļoti gribas kafiju un ir tā kafijas atkarība, man arī viņa mazliet ir, tad melna kafija. Ideālā pasaulē tēja. Pēc tam var kafiju dzert, cik uziet, bet ejot auditorijā, tas krekšķis nāk, pavērojiet sevi, pievērsiet uzmanību, ja ir jārunā lielākas auditorijas priekšā. Vai tāds novērojums kādam ir, ko es tagad stāstu, vai tas atsaucās? Bija dzirdēts. Tas tāds mazs atgādinājums. Tad ūdens, citronu ūdens vai tēja, tas būtu vēlīgāks dzēriens. Lūk. Jā, nāsis, mēli, zods, kāpēc man šis uzdevums ir uzlikts. Praktisks uzdevums. Ko tas nozīmē? Mēs atbrīvojam, mēs iedomājamies, ka mums ir šo vingrinājumu, man iemācīja viens no mūsu kolēģiem, kurš ir opera dziedātājs. Izrādās, viņi šo lieto regulāri, lai skanētu labi skaidri. Mēs iztēlojam, mums nebūs grūti iztēloties šo vingrinājumu, sejas maska. Mēs iztēlojamies, ka mums uz sejas ir maska, un mēs zem šīs maskas cenšamies atbrīvot nāsis, varam pakustināt nāsis, sanāk, nāsis, tikai nāsis, degunē nāsis. Mēs ar bērniem visu kaut ko mājās mēģinājām, mēs varam gan uzaci vienu pakustināt, bet nāsis arī varam pakustināt. Pamēģinam nāsis, varam tikai nāsis pakustinam. Mēle, atbrīvota mēle,
Tātad kafija nav dzerta, pieņemsim tagad, ja? Ir brīva mēle, jāiet drīz auditorijas priekšā, un zods atbrīvots. Tas 3 stūrīts. Iedomājamies. Nāsis, mēle, mēle svarīgs muskulis, atbrīvots, atbrīvojam. Mums jārunā, īpaši esot priekšā bērniem, mums jārunā daudz, un zods atbrīvots. Izkustinam žokli. Kāds var izkrakšķināt, uzmanīgi lūdzu. Ja? Tas arī ļoti palīdzoši. Lūk, un vēl viena super svarīga lieta ir pauzes. Kāpēc pauzes svarīgas? Tas viņa ļauj nenogurt. Uzmanību kaut kā noturēt. Jā. Ļauj nenogurt. Uzmanība, domu, ko vēl? Auditorija apklust arī ieklausās. Jā, tūlīt izstāstīšu par pauzēm. Pauzes ir atslēga, jo ļauj cilvēkiem padomāt, tā ir. Mēs varam padzerties, tas ir mazliet tāds triks, mēs varam padzerties ūdeni, mēs uzdevām jautājumu, kā jūs jūtaties, noguruši, nē? Un tas, ko vēl var darīt ar pauzēm, es neesmu iekļaujusi, bet tūlīt pastāstīšu, pauzes ir fantastisks pirmais teikums. Nezinu, Kristap, vai tu esi mēģinājis, man būtu interesanti uzzināt. Tu izēji priekšā, skaidrs, ka labrīt, visiem vienmēr skaļi jāpasaka labrīt. Es saprotu, priekšmeta skolotājs noskaņo, tad sanāk pārņemt to stafeti. Ne? Jā. Bet pirmā teikuma vietā paņemt pauzi un pamēģinam, kā tas ir. Mums tagad jāiet priekšā, es izmēģināšu. Labrīt! Nu, kaut ko tu tur tā kā padomāji, telefonu varbūt noliki, kaut kā vairs telefons nebūs bērniem noteikti, tur savi likumi, bet tā kā safokusēties un pievērst uzmanību ar pauzēm var ļoti labi. Mums gan bija viens pieaugušo treniņš, kur viens pieaugušais kārtīgi izmēģināja šo vingrinājumu un pauzi paņēma uz, man liekas, tās bija 12 sekundes. Tad gan bija tā, ka viņš paņēma pauzi, staigāja. Mēs bijām mazliet satraukušies, bet efekts bija. Tā kā pauzes ir superīgs instruments. Iesaku. Runājot par pirmo teikumu, tās var būt pauzes. Jūs paeksperimentējam, varam arī mājās vai ar kolēģiem pamēģināt, kā tas ir, ka mēs ieturam pauzi pirmā teikuma vietā. Otrkārt, vēl bez pauzēm var pateikt kaut ko īpašu. Nevis sākt ar klasiski, labrīt, man prieks jūs visus redzēt. Skaidrs, ka prieks. Bet ar ko ir īpaša šī diena? Vai arī skaitam kādu rīmi vai dzejoli? Vienmēr pastāstam, kāpēc mēs to darījām. Nevienmēr ir jāskaita dzejolis īpaši bērniem. Es runāju vispār par auditorijām, atrast savu autentisku veidu, kā sākt prezentāciju. Es kaut gan esmu mazliet pārsteigusi auditoriju, īpaši, kad mēs vadām oratoras treniņus sievietēm, skaitu garu dzejoli no galvas, tā, lai ir tāds pārsteiguma moments, un tad mums tā iešūpošanās ir pilnīgi cita. Atrodam savu veidu, kā vai pauze, vai kāds interesants fakts, vai jūs zinājāt, ka šodien ir, atrodam kaut ko interesantu, jo jābūt tādam šaumenam, kā teica skolotāji. Lūk, un ķermeņa valoda, protams, svarīgi atvērtā ķermeņa pozīcija. Rokas, kājas brīvas, ērti stabili, pārvietojamies un atrodam savu ērtu pozīciju. Mums katram ir savs ierastais stils, bet kad mēs strādājam individuāli, mēs novērojam tik interesantas lietas. Mēs visi esam pieauguši cilvēki, un mēs katrs kaut kādā veidā esam iemācījušies kaut kādu savu niķi, stiķi vai ieradumu, kurš piemīt tikai mums. Pie mums trenējās, piemēram, kāds kungs, kurš nezināja, ka viņš, es arī briežiem turu rokas šādi, bet vēl bez šī viņš šūpojās. Tā kā tāda, tā kā priedevēja, šūpojās no sākuma lēnām, pēc tam vairāk, tā kā pie tādas dziesmas. Un arī interesanti pavērot, un tur ir jājautā, protams, atgriezeniskā saite, jo mēs nepamanām. Un tas, protams, nav nekas slikts, tas ir mūsu veids, kad mēs šūpojamies, bet bērni to noteikti pamana. Un ja jūs paši atceraties savus skolotājus agrākā pagātnē, tur noteikti bija savi
Tas ir normāli. Kuriozi, jo katrs mēs autentisks, bet kaut kas noteikti bija tāds, ko jūs atceraties. Mums, piemēram, viena skolotāja, runājot par ķermeņa pozīciju, manā bērnībā vienmēr stāvēja kā balerīna. Vienmēr. Un mēs viņu tā atceramies, un tas nav ne labi, ne slikti. Un tas bija tas viņas veids. Tas ir forši, ka mums katram ir savs stils, bet meklējam to savu. Un tad bieži ir jautājums, kur man likt tās rokas? Kur tur, kur parasti mums viņas ir, bet kur likt, kad nezinām, ko teikt, vienkārši atrodam savu veidu, piemēram, runājot pie spoguļa. Pastāstam kādu stāstu spogulī un paskatāmies, kur iet mūsu rokas. Man, piemēram, es nezināju pati, vienā no treniņiem mums žurnāliste Eva Johansone arī man iedeva atgriezenisko saiti un teica, tu redzi, ko tu dari? Es saku, nē, es būtu priecīgi, ja tu man pastāstītu, jo man ļoti patīk atgriezeniskā saite. Viņa saka, tu tā kā diriģē. Es vispār nāku no skolotāju ģimenes un mūziķu, un viņa saka, tu diriģē tā, es domāju, cik interesanti, kā tas vispār var būt. Un tikai stāstu. Un patiesībā to uzzinot, es sapratu, ka tas man būtu varbūt mazliet jāpamaina, jo ir baigi forši, kaut kāds tā mana pieeja, bet ir interesanti ļoti pamanīt tās lietas, ko mēs nezinām. Tā kā jautājumi atgriezenisko saiti. Lūk, par pārvietošanos. Vēl viens no pēdējiem arī bijām nesen treniņā Zviedrijā, publiskās runas, un kad mēs esam priekšā, mēs stāvam kādā konkrētā laukā, piemēram, man šobrīd ir iedota šī dzeltenā lapiņa, es pa viņu arī pārvietojos, apmēram šajā rajonā, tikai tik, cik aizēju pie datora, bet, piemēram, jūs man tagad kaut ko pajautātu, un es sāktu stāstīt un dotos atpakaļ. Un ir jautājums, kāpēc. Un arī pasniedzējs psihologs dalījās, tas ir saistīts ar to, ka mēs jūtamies ļoti, ļoti nedroši. Ka tā vietā, lai mēs kāptos atpakaļ, vai es kāptos atpakaļ, ja es sajūtos nedroši, ej pie cilvēkiem. Atceries, ej atpakaļ, pat ja tu nezini, ej pie cilvēkiem vai vismaz atrodies tajā savā vietā. Un tas arī tas, ko mēs varam paši pāanalizēt. Bet bērni ir forši, bērni ir lieliska auditorija, kā teica Kristaps, pie bērniem ir jāiet un patiesībā jāveido šī iesaiste. Un jo mēs būsim vairāk iesaistoši veidojot auditoriju, jo mēs viņiem būsim vairāk iedevuši un atmiņā paliekoši. Lūk, un dodoties tālāk, fokus, tas ir mans mīļākā mana tēma un sadaļa. Ieinteresētība dalīties mums pašiem. Ja mums pašiem patiks tas, ko mēs runājam, tad arī mūsu auditorija to saņems, fokusējamies uz auditoriju, nevis uz sevi, runājam no sirds. Kāpēc tas fokus uz auditoriju, fokus uz bērniem? Jo ļoti bieži arī mums klienti un cilvēki, kur pie mums trenējās, saka, es tajā brīdī patiesībā domāju, ko es tālāk teikšu. Kāds būs tas mans nākamais teikums vai kas būs tajā nākamajā slaidā. Bet tajā brīdī, kad es esmu fokusā uz auditoriju, es arī iedomājos, piemēram, man ir svētki, dzimšanas diena, un es uzņemu viesus. Un es taču rūpējos par viesiem, es rūpējos par savu auditoriju, es nedomāju, kas ar mani, kā es izskatos. Es par to tā jau sadaļa ir noiets etaps, tas ir jau viss izdomāts. Esmu padomājis, kas man ir mugurā, kā es izskatos, tad kā es esmu klases priekšā vai kāda, un ko es varu iedot. Angliski ir labs teiciens, so what? Tad, kas no tā auditorija vienmēr atcerēties. Katrs vārds, ko mēs izsakām, bērni ļoti labi atcerās. Un kā mana skolotāja teica, Cesvēnē, viņa teica, katrs vārds, teikums, ko mēs pasakām, tiek saprasts, izdomāts, dažreiz pārprasts, tāpēc labi padomājam, ar kādu ziņu mēs nākam un ko mēs gribējām ar to pateikt. Ja. Un šeit varbūt ir grāmatas dažas, kuras iesaku īpaši man tuva ir otrā grāmata, How to Own the Room. Protams, TED Talk arī ir interesantas, bet ir arī daudzas citas. Par grāmatām man patīk runāt, man droši var jautāt un uzdot jautājumus, rakstot arī privāti. Jā, publiskā runa kā resurss. Kas ir tā formula? Saki jā, jūs jau esat pateikuši bērniem, jūs jau dodaties auditorijas priekšā. Atrod mentoru vai kādu, kurš jūs uzklausīs. Varbūt no šīs pašas grupas kolēģis, kurš entuziastisks, iedvesmots un patīk, kā viņš runā. Pajautājam, kā tev sanāk iedvesmot, kā tev izdodās, vai padalamies, kā mums ir gājis. Atbildīgi gatavojamies, un tie arī ir mūsu panākumi. Jā, tāds mājas darbs pārdomām,
kad mūs aicina uzstāties ne tikai bērnu klasēs, arī vispār dzīvē, sakām, jā, mēs nezinām, kuras durvis atvērsies, kuri logi atvērsies. Un jā, mums ir treniņš 1. decembrī. Ja kādam interesē, tad var droši man pajautāt. Vēl, ko es gribētu vēl nodot no... Vakar man bija gara telefona saruna ar skolotāju, es teicu, iedod man kaut ko vēl, man gribās kaut ko iedot, pabeidzot šo prezentāciju, un ļoti praktiski vēl atgādinājumi no skolotājas, sveiciens jums no Cesvēnas. Viņa teica, ja jums ir jāpastāsta par sevi, tā kā jāpierāda sevi, jābūt šaumenam, es teicu, bet tu prasi kaut ko nereālu, mēs visi neesam šaumeni. Ja mēs visi tā neprotam improvizēt uzreiz, viņa teica, pastāstam par savām skolas gaitām, ja tas ir, ja kā saka, tam ir vieta, pastāstam par tādiem plusiem, mīnusiem par sevi, nebeidamies būt arī tādi, negribētu teikt kaili, bet nebeidamies būt auditorijas priekšā aizskaram. Mums ir arī savas kaut kādas sāpes, atmiņas, vēl kaut kas. Mums nav jāstāst viss, bet mēs neesam nekādi pārcilvēki. Pat ja mēs esam auditorijas priekšā, kas ir bērni, mums ir sava pieredze, noteikti tur arī savas humora deva, savas foršas atmiņas, atceramies savus skolas laikus. Viņa teica, iesaistam auditoriju, nodot ziņu, ka jāiesaista auditorija, tas ir super svarīgi. Kā to izdarīt, piemēram, lomu spēle, no dzīves, no biznesa. Te pierakstīts, piemēram, izspēlē situācija, kas ir tipiska biznesa cilvēkam un kā viņš varbūt no biznesa puses skatās uz to pilnīgi savādāk, iedot perspektīvu. Bērni ir ļoti gudri, viņiem patīk diskutēt, patīk iesaistīties. Svarīgi būt elastīgam, gatavam uz provokācijām. Un, ko nedarīt? Nedot gatavas atbildes un ļaut domāt pašam. Tas ir arī tas, ar ko es gribētu, lai jūs atceraties. Ļaujat domāt bērniem pašiem. Paldies!